Es esmu Mārcis Kūlis, dzimis 1969. gadā, un manas atmiņas būs saistītas ar Jāņa Čakstes pieminekli apmēram 70. gadu vidus. Tas ir laiks, kad es vēl biju mazs zēns. Nācu šeit pa aleju skaisti garām savas vecmāmiņas un citu radinieku piemiņas vietām uz Latvijas valsts dibinātāja un pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekli. Toreiz te nebija ne tik labi redzams, ne arī tik plaši. Šeit bija aizstādītas tādas necilas liepiņas priekšā, lai nedod Dievs latviešu pārāk nenāktu šeit, nepieminētu. Piemineklis tika, protams, visādā veidā ierobežots. Nu, tā īsti nelaist nevarēja kā kapa vieta, bet tomēr šeit es atceros, mēs nācām vēlu vakarā, jo mums arī, protams, laikam vecākiem bija baili par to, kad čeka jau te visu vaktēja, te bija policija, miliči tā laika apkārt, un mēs bijām mazi bērni, un es atceros, ka bija tumšs, ļoti tumšs, mēs vakarā nācām. Un mēs ar māsiņu likām svecītes, un tas nebija jauki, tāpēc, ka tas milicis tās svecītes tūlīt ar savu zābaku dzēsa nost. Vienkārši izspārdīja. Un viens tāds zābaka spiediens bija arī uz manas māsiņas mazās rociņas, un tas man likās vienkārši kaut kas tik šausmīgi brutāls. Un tas dziļi mūsu ģimenē iespēdies atmiņā, jo tas mums jau kā bērniem likās kaut kas neiedomājams. Bet tas, ka mūsu dzimta atcerējās, zināja, kur jānāk, mēs nebijām vienīgie, te nāca daudz latviešu, un tā bija tāda, es teiktu, tāds svētceļnieku gājiens šajā alejā. Neviens neteica neko skaļi, tikai dzirdami bija tādi klusi soļi, un visi zināja, kas jādara. Vienkārši nāca un pieminēja savu pirmo valsts prezidentu. Un man liekas, tas bija tas brīdis, kas mums patiesībā katram ģimenē deva to dzimtenes mīlestību, to apziņu, ka mums ir bijusi sava neatkarīga valsts. Un droši vien, ka tas deva arī to jaudu, kādēļ mēs tagad esam brīvā valstī. Ka šī te klusā pretošanās režīmam, kurš patiesībā neieredzēja ne mūs, ne visus mūsu Latvijas, neatkarīgās Latvijas vadītājus un viņu piemiņu. Protams, kā lai viņi to varētu vispār atļaut, bet tas tautas klusais spīts cauri padomju gadiem, viņš jau neizpaudās tikai šeit. Viņš izpaudās arī mājās, jubilejās dziedot, nevis slinkojot un pūstot. Un es vienmēr atceros, kad es biju tāds mazs zēns, ka vecākā paudze piecēlās pie galda un dziedāja to nevis slinkojot un pūstot. Un man vēl tagad skudriņas uzskrien no tās sajūtas, ka tur iekšā bija kaut kas tik daudz vairāk nekā tikai tie vārdi. Tur bija tas latviešu kods iekšā. Tas ir tas, ko es arī novēlu mūsdienās jauniešiem nest tālāk, novēlu latviešiem nest tālāk, novēlu apziņā nekad nepazaudēt vienalga, kur mēs esam vai kā. Man liekas, tas skaistākais. Un es domāju, ka tas arī tas, ko es vēlējos te pastāstīt.